Tā, gribēju parādīt, kā ar X-tūlu var uztaisīt, kad visas atslēgas pazaudētas, uztaisīt atslēgas kopiju. Tā, es mēģināju izmantot X-horse čipu universālo ar šito te programmātoru. Viņš nestrādāja. Toties strādā šitie te tās kolbiņas 48 čipi. Tos es izvilcis no citām atslēgām ārā. Tā, tagad to var izmantot. Tā, te man ir tas panelis. Tad es esmu nopircis tādu vadu, kuru var piesprost klāt panelim. Viņš principā imitē OBD izēju. Tā kā nekas tas sarežģīts nav. To visu es domāju, ka var darīt uz mašīnas, pieslēgties vienkārši ar skaneri pie OBD izējas un pieslēgt to programmātoru. Tagad te ir vienkārši vadi, tad aizdedz ieslēgt. Un šitā ir immobilizer spole, kas ir domāta. Un te var ielikt to čipu, tad viņš domā, ka atslēga ir ielikt aizdedzē. Tā, tad, kad nav atpazīta atslēga, tad viņam rāda šitā te safe mode. Tā, ko darīs tālāk? Tālāk visi sakonektēts. Vienīgais es nekonektēju tagad šito te programmātoru iekšā, tāpēc, ka kaut kā es ievēroju, ka viņš visu laiku iekonektēts. Un viņu vajag, tad viņš rāda, kad viņu nevar atrast. Es tad mēģināšu iekonektēt tieši tad, kad skaneris prasa viņu piekonektēt. Tā, tad man ir tāda situācija immobilizerī jāiet iekšā. Piekrītam. Ejam uz pašu leju Volkswagens. Tā. Volkswagens. Kaut ko viņš tādu komunicē. Tā, select by car model. Tur nekas nesanāk, tur nav tik daudz opcijas, nepiedāvā tādu variantu kā kopēt atslēgu. Tas mums ir select by type. Tad ejam immobilizer functions. Tā tad 2., 3. ir līdz 98. gadam, tas ir vecs pavisam immobilizer sistēma. Šitas ir 4. līdz kaut kādam 9. gadam, tad no 9. līdz 14. ir 5. immobilizer sistēma un jaunākie ir MQB. Tad šitas ir kaut kāda 9. vai 2009. vai 8. gada, es neatceros, Golfs. Tā, tad ejam uz. Ja nospiedīs nepareizi, nekas nenotiks, viņš vienkārši nesakonektēsies. Tā, tagad, kad nospiedām to immobilizer 4, spiežu programmēt atslēgas. Tagad viņš parāda visus iespējamos tos čipus, kas atrodas panelī, kur ir ierakstīta tā visa atslēga informācija, tā EPROM atmiņa. Tā, tad te ir daudz visādi varianti. Te ir automātiskā atpazīšana. Spiežu automātiskā. Es īsti nezinu, es zinu, kura tā ir, bet autos parāda tieši konkrēti vienu parādu. Šitas parāda, šitas parāda vairākus, bet te tāpat ir skaidrs. Mums ir Volkswagens Golfs, te ir Audi, Passats. Tad nekas cits nevar būt kā tikai šitais. Spiežam to. Tagad te parādās ļoti daudz visādi varianti. Pievienot atslēgu pa tiešo. Tas nestrādā. Un tad ir šitāds te kopēt atslēgu. Tā, spiežu kopēt atslēgu. Un tagad viņš prasa piekonektēt to programmātoru. Kur te vads ir? Kur te ir izēja? Tā, tu piekonektēšu.
Tā. Vats ir piekonektēts, spiežu OK. Varbūt, ka viņi jau var piekonektēt no paša sākuma. Nu, man te tā. Reizēm viņš negribēja konektēties. Nu, tagad viņš... O, tā, viss ir labi. Šoreiz bez problēmām. Tātad panelis rāda to pašu safe. Viņš rāda ievietojiet jauno atslēgu. Tā kā te var ielikt jebkuru atslēgu jaunu vai tikai tukšu čipu. Ielikšu tukšo čipu šitē. Tā uzreiz jau norēģēja. Izgatavo atslēgu. Tā, ko tas panelis tur bļauj. Bet viņš bļauj neatkarīgi no tā, ko dara. Ik pa laikam. Successful. Nu, tad iznāk, ka atslēga ir izgatavota. Spiežu OK. Ar X-Course čipu rādīja, ka tas čips neatbalsta ierakstīšanu, nu kaut ko tādu. Viņi vispār nevarēja atrast X-Tools. Toties ar šitiem viss iet labi. Tā, labi, tad te ir tas jaunais čips. Vai, ja bija gadījumā, ja ir atslēga, tad atslēgu liek tur iekšā. Nu, ielikšu tagad rāda safe. Ielikšu to jauno čipu, tā kā aizdedzē. Lai viņš viņu atpazīs. Šitādā veidā. Labi, negaidīšu. Es izslēgšu aizdedzi. Tagad it kā atslēga ir ielikta aizdedzē. Čips ir indukcijas spolē. Un ieslēdzu. Nospiedīšu to pogu, ieslēgšu aizdedzi. Un te parādās uzreiz jau pavisam cits trips parādās. Safe ir pazudis, trips, un tagad vajadzētu parādīties noskrējienam. Tā. Nu, tas arī viss. Atslēga ir, jauna atslēga, principā ir uztaisīta.